Ceru, ka arī prezentāciju var redzēt. Redzam. Lieliski. Jā, nu labrīt visiem. Lielas paldies par šo iespēju arī padalīties ar savu pieredzi un mūsu klientu pieredzi šajā seminārā. Noteikti kiberdrošība ir kas tāds, kas skar mūs visus, un to šodien arī mēģināšu jums parādīt. Un noteikti, jā, arī pasākuma beigās noteikti arī uzdodat savus jautājumus vai varat dalīties arī ar savu pieredzi. Un kā jau Sandra minēja, jā, tad otrajā daļā arī parunāsim, Līga izstāstīs, kā tad šos riskus varbūt mazināt un pārvaldīt. Bet īsumā varbūt sākam ar nelielu statistiku. Statistika īstenībā ir diezgan interesanta. Pirmkārt, šī te iestāde, kas varbūt apkopo šo te situāciju par kiberdrošību Latvijā, viņa saucās CERTLV. Iespējams, daudz no jums viņu ir dzirdējuši. Noteikti iesaku arī sekot līdzi šai iestādē, gan Facebookā, gan Xterī, gan citās platformās. Viņi regulāri dalās arī ar aktuālajiem uzbrukumiem, lai nu, tad jau iepriekš jūs viņus būtu redzējuši un spētu identificēt. Bet īsumā tā statistika ir tāda, ka visvairāk uzbruk tieši mazajam un vidējam biznesam un privātpersonām. Uzbrukumi notiek, protams, arī lielām iestādēm, bet pārsvarā tomēr, kā jūs redzat, C6, C5, jā, tad šie ir mazie vidēji uzņēmumi. Nu, daži varbūt jautās, kāpēc. Tur jau tie jau it kā nav tik daudz naudas, varbūt viņiem nav jā, un tam līdzīgi. Īsnībā nu, šis ir visvieglāk, kā saka angliski, low hanging fruit. Jā, tad visvieglāk uzlaužamā infrastruktūra tieši mazajam vidējam biznesam un privātpersonām, jo šie, teiksim, šīs personas vismazāk domā par kiberdrošību. Lielākas iestādes ar lielākiem IT budžetiem, atsevišķām IT drošības nodaļām, nu, tur šo uzbrukumu veikt ir daudz sarežģītāk. Tāpēc jā, nu jūs kādreiz dzirdat, vai paši esat padomājuši, nu es esmu maziņš, es neesmu tik interesants. Nu, statistika rāda tieši pretējo, ka uzbrūk tieši visvairāk, nu, teiksim tā, neaizsargātākajiem cilvēkiem un personām. Drusku arī par naudu. Nauda noteikti arī jūsu ikdiena un arī otrajā daļā no Latvijas bankas. Nu, šī ir Finanšu nozares asociācijas apkopotā statistika par pagājušo gadu. Godīgi bija ļoti pārsteigts par šiem cipariem, jo iepriekšējos gados šie cipari bija grozījās ap 9 līdz 12 miljonu eiro, kas tika izkrāpti gada laikā no cilvēkiem. Nu, šobrīd mēs redzam, ka tas cipars ir 1,5 un 1,4 ir, kā lai saka, nu, novērsto gadījumu skaits. Noteikti bankām ir bankas ievieš jaunas kontrolas, lai šos krāpniecības gadījumus novērstu, samazinātu. Bet, nu, nebūtu diez vai šie te krāpniecības gadījumi ir samazinājušies, jo, kā jau iepriekšējā statistikā rādīja, 24. gadā viņi bija tikai palielinājušies. Bet, nu, tad bankas par to domā, IT nozara kopumā par to domā, kā aizsargāties un mazināt šos riskus. Bet katram mums pašam arī ir sevi jāpasargā un par to jādomā. Un tas neviens nedrīkst palikt vienaldzīgs saistībā, ja mēs domājam par tieši kiberdrošību. Un kas tad ir tie paņēmieni, varbūt, ko šie krāpnieki izmanto? Apskatīsim tādus dažus reālus piemērus, lai ja jūs nonākat tādā situācijā, kā es jau minēju, lai jūs zinātu, varbūt, kā reaģēt un ko darīt. Pirmais noteikti uzbrukuma veids ir paroles. Kamēr pastāvēs paroles, kamēr sistēmās mēs pieslēgsimies ar parolēm, tikmēr kāds tās paroles gribēs iegūt un atņemt mums tātad un izmantot mūsu piekļuvi. Um, ir vairākas metodes. Vispopulārākā metode ir ar šādiem automatizētiem rīkiem, kur ir daudzas paroles noplūdušas internetā, ir vārnīcas un dažādi šos te vārdus, tad šī automatizētā sistēma cenšas izmantot, lai pieslēgtos jūsu kontam. Jo, nu, piemēram, jūsu e-pasta adrese ir visiem ļoti labi publiski zināma, jūsu vārds, uzvārds arī publiski zināms, tāpēc atliek mums tikai uzzināt šo te paroli. Kādai jābūt parolē, par to parunāsim, bet, ja mēs runājam par paroli, piemēram, kas ir tikai
cipari, 10 simboli vai, teiksim, mazie burti, 8 simboli. Nu, šādu paroli var uzlauzt principā momentāli. Tas neaizņem ar šādām sistēmām vispār laiku. Ja mēs runājam jau par paroli, kur ir 17 simboli, kur ir mazie, lielie burti un arī cipari, nu tad šādu paroli jau uzlauzt ir daudz sarežģītāk un ilgāk. Nu, tādu mēs varētu uzskatīt jau par drošu paroli. Ja mēs skatāmies Latvijā, arī Latvijā daudzas paroles ir bijušas noplūdušas um, gan no valsts sistēmām, gan arī no teiksim, privātu uzņēmumu sistēmām. Nu, šīs paroles ir apkopotas top sliktāko paroļu, kā saka, tādā sarakstā, ko CERTLV ir apkopojuši. Esi drošs.lv, varat droši doties uz šo lapu pēc tam un paskatīties pilno topu. Bet, nu, parolēs, ja mēs skatāmies sliktākajās parolēs, tad mēs redzam 1, 2, 3, 4, 5, 6, saulīte, pavasaris, parole, password, ja, nu šīs ir lietas, šīs ir paroles, kuras noteikti nevajadzētu izmantot. Ja jūs kādai savai sistēmai, e-pastam izmantojat šādu paroli, noteikti pēc pasākuma aiziet un viņu nomainīt. Jo šī, kā es teicu, šādu paroli uzlauzt momentāli, un tas tā nav droša parole. Kā veidot paroles, par to arī parunāsim dažas minūtes vēlāk. Nu jā, un Sandra, paldies, kā arī minēja, 95% uzbrukumu tomēr ir vērsti uz cilvēku. Ko tas nozīmē? Kā es iepriekš rādīju, ir šādas sistēmas, kas tur lauž tās paroles. Īsnībā tas ir mazs no kopskaita, tas ir diezgan mazs kopējā tajā, teiksim, uzbrukumu skaitā, maza proporcija. Lielākā daļa ir cilvēku manipulācija, un principā mēs paši atdodam vai nu šo te paroli, vai kaut kādu citu informāciju, lai tālāk uzbrucējs jau varētu nu, darīt kaut kādas nelegālas darbības. Un to visu sauc par sociālo inženieriju, teiksim, to visu, es nevaru teikt zinātni, bet paņēmienus. Un, kā es teicu, jā, galvenais mērķis ir manipulēt ar cilvēku psiholoģiju, lai nu, pieļautu kaut kādas kļūdas. Kā tad viņi to dara? Pirmkārt, viņi izmanto, jeb cenšas izmantot kaut kādu identitāti, kam jūs uzticaties. Draugi, kolēģi, sadarbības partneri, vienkārši zināmas bankas, valsts iestādes, kam mēs automātiski vēlamies uzticēties. Tāpat arī viņi izmanto kaut kādas šīs situācijas, lai jūs kļūtu, teiksim tā, emocionāli aizskarti, varbūt dusmīgi, varbūt satraukti, jo tajā brīdī tad jūs, nu, teiksim tā, ne ļoti racionāli domājat un varbūt varat pieņemt kaut kādus neracionālus lēmumus. Noteikti ir steiga. Gan arī visos šajos uzbrukumos mēs varam redzēt kaut kādu steiga. Vai nu ir kaut kāds termiņš, vai nu ir tūlīt un tagad jāatjauno tā parole. Bet ir kaut kāds steigas elements, kad ir atkal, lai jūs tik racionāli nevarētu varbūt pieņemt šo lēmumu. Tāpat arī ir kaut kāds ļoti vilinošs piedāvājums. Ja? Ir kaut kāds princis, kas ir atstājis mantojumā lielu naudas summu. Tas var būt tāds klasiski, bet reālā dzīvē mēs redzam, piemēram, kaut kāds ļoti interesants darījums. Nu, es pat teiktu, tāds nereāli liels darījums, kādus jūs varbūt nekad mūžā neesat apstrādājuši, un pēkšņi jums ir tāds pieprasījums, un jūs, protams, esat ieinteresēti, jo arī jums tur ir kaut kāda, teiksim, komisija, bet šie uzbrucēji, viņi zina šo, teiksim, industrijas specifiku, viņi zina, ka pārdevējiem, teiksim, ir komisijas, grāmatvežiem ir jāsamaksā visi nodokļi. Viņi tieši tāpat kā mēs paši, parastie cilvēki, zinām šīs, kā es saku, vājās vietas, arī viņi šīs vājās vietas zina un izmanto. Tāpat arī, jā, tad jums piedāvā kaut kādu palīdzību, ko jūs neesat prasījuši, vai jūs vinnējat kaut kādu loteriju, kurā jūs neesat piedalījušies, vai jums ir kaut kādi testa rezultāti, kurus jūs neesat nodevuši. Ja? Līdz ar to padomājiet, pirms jūs saņemat tādu ziņu, tā kā jūs saņemat tādu ziņu, vai jūs vispār esat piedalījušies kaut kādā pasākumā vai testā vai tam līdzīgi. Nu jā, un tad arī šis sūtītājs, viņš neatklāja savu identitāti, kas viņš īsti ir.
Nu, bieži vien nevar saprast, jā, vai jūs sākat ar viņu runāt, viņš vienmēr ir tāds noslēpumains, un pēc tam es jums pateikšu un atsūtīšu kaut kādu informāciju. Tā kā viena vai vairākas vai visas kopā ir šīs te taktikas, ko viņi izmanto. Viens piemērs no varbūt vecākiem laikiem, bet ļoti vienkārši saprotams, um, ir šādas te spēles noteikti redzētas Facebookā vai kādā citā portālā, kur jums it kā draugi ietego paprasa kaut kādu it kā nevainīgu jautājumu, kas bija jūsu pirmā darba vieta, vai kas bija jūsu skolotājas vārds, vai kā sauc jūsu kaķi un tam līdzīgi. Nu, īstenībā šī spēle bija, visi tie, kas piedalījās, ja šī spēle bija ar domu iegūt šo informāciju, jo bieži vien paroles atgūšanas procesā šie jautājumi tiek uzdoti, un mums ir jāievada tātad, nu, kā es jau minēju, kaķa vārds vai kaut kāda iesauka un tam līdzīgi. Tā kā domājam arī par to, ko mēs dalāmies publiskajā vidē, ja, tad Facebook, Instagram, jebkura publiskie šie te portāli, šī informācija, ko jūs ievietojat, nu, šī var tikt izmantota kaut kādā veidā, kaut kādos uzbrukumos arī pret jums. Tā kā es teiktu, dalāmies ar pēc iespējas mazāk informāciju. Nu, nevelti tādi lieli drošības eksperti, viņi vispār nav šajos portālos, jā, viņi neiesaistās šādos pasākumos. Nu, lūk, pikšķerēšana. Noteikti par šādu terminu arī esat dzirdējuši. Latviski, angliski mums viņš saucās kā phishing. Un tā galvenā doma ir vai nu e-pastā, vai īstenībā mūsdienās arī jebkurā citā saziņas platformā, tas skaitā WhatsApp, Telegrams, jebkurā citā platformā, kur jūs izmantojat, jums tiek atsūtīta kaut kāda ziņa ar mērķi atkal, lai jūs iedotu kaut kādu informāciju, izpaustu kaut kādus datus nu, šim uzbrucējam. Atkal tiek, kā jau minēju, tās identitātes pārsvarā iedalās trīs tādās lielās daļās, vai nu mūsu kaut kādi kolēģi, ja? Un bieži vien arī, kad cilvēki cenšas iegūt, nu, uzbrucēji cenšas iegūt identitāti, viņi cenšas iegūt, teiksim, direktora, valdes locekļa, finanšu vadītāja, teiksim, augstāk stāvošu kaut kādu cilvēku šos te kontus. Pirmām kārtām šie cilvēki ir parasti ļoti aizņemti un viņi pēc mūsu pieredzes arī pavirši diezgan lasa šos ēpastus un neiedziļinās, varbūt nepamana šos sarkanos karodziņus. Un otrām kārtām, protams, ja mēs tālāk izmantojam šī cilvēka identitāti, tad cilvēki, nu, protams, gribēs izpildīt direktora vai finanšu vadītāja kaut kādas instrukcijas. Ja? Tā kā šīs personas, ko es minēju, teiksim, ir ļoti tādas interesantas šiem te uzbrucējiem. Tāpat arī uzņēmumi, kas ir jā, jūsu klienti, piegādātāji, līguma darbinieki, bieži vien mēs redzam, ka uzbrukumi, teiksim, lielām organizācijām sākas tieši no viņu piegādātāja vai klientu puses, respektīvi kāds mazāks uzņēmums, kā nav liela drošība, par to nav padomāts, iegūst viņu identitāti un tad viņu identitāti cenšas jā, kaut kādā veidā izspiest kaut kādus līdzekļus vai apmainīt pavadzīmes vai citā veidā iegūt kaut kādus naudas līdzekļus. Un, protams, arī visi pasaulē un Latvijā populārās iestādes, ko es jau minēju, Microsoft, Google, Dropbox, jā, Seibanka, tūlīt arī apskatīsim šos piemērus, kā tas dzīvē izskatās. Nu, te ir viens piemērs no Covid laika. Tad vienas personāla speciālistes identitāte konts tika uzlauzts. Un tad, kas notika, no šīs e-pasta adreses visiem kolēģiem tika izsūtīta ziņa e-pasts, jā, tad, kad ir jauna aizsardzības drošības politika, kas visiem ir jāizlasa. Un jāiepazīstās. Un īstenībā darbiniekiem šī šķita ļoti normāla ziņa, jo šī persona regulāri izsūta šādas ziņas un, protams, papildina šīs politikas. Un tad, kad viņi uzspieduši šīs ziņas, tad, protams, arī pārējo cilvēku konti un paroles tika iegūtas un tālāk jau tas uzbrukums turpinājās. Tagad šis piemērs ir, kad mūsu kāds kolēģis varbūt uzklikšķina šīs kādas saites, ievada paroli un pēc tam jau tas uzbrukums turpinās tālāk.
Tāpat, protams, arī bankas identitāte tiek izmantot ļoti bieži. Teiksim, ka jā, jums ir jāatjauno paroli, lai netiktu nobloķēts konts. Un, kad jūs aiziet uz šīs saites, ja, tad jums atverās, izskatās, ka pat ļoti līdzīga lapa, kā teiksim, konkrētās bankas, internetbanka, ja, kas ir nokopēta principā. Bet nu, tas, kas mums ir jāatpazīst, ka šis domēna vārds augšā, ka mēs skatāmies šo te adresi, kur ir sarkanais kvadrātiņš, nu, protams, ka viņš neatbilst SEB bankas oficiālam domēna vārdam. Un tad nu, šī ir krāpnieciska lapa, kurā nu, notiek kaut kādas nelegālas darbības. Un arī Smart ID pieslēgšanās šajā gadījumā, jūs, kad ievadat gan lietotāju vārdu, gan paroli, jums atnāk Smart ID pieprasījums, gan pirmais, gan otrais PIN, un pie otrā PIN pieprasīšanas principā vai nu no jūsu konta tiek izskaitīta nauda, vai arī no jūsu, teiksim, uz jūsu identitāti ir paņemts kāds kredīts, un pēc tam jums nākās šo kredītu atmaksāt. Attiecīgi, nu, krāpnieki ir ieguvuši kaut kādus naudas līdzekļus, kas iespējams jums nemaz nav bijuši kontā. Tā kā to arī, kad citi saka, man jau kontā nav nekāda tūkstoša, nekāda 100 eiro, tas neko nenozīmē. Uz jūsu vārdu iespējams ir paņemt kaut kādu kredītu un, attiecīgi, uzbrucējs ir sasniedzis savu mērķi. Nu, šeit piemērs no šī te sadarbības partnera, kur jā, divi uzņēmumi bija ilgstoši sadarbojušies. Viens no viņiem tika publicēts, ka šī sadarbība ir aktīva jau vairākus gadus, un pēc kaut kāda brīža uzbrucēji izmantoja šī uzņēmuma identitāti. Šeit gan mēs redzam, ka e-pastā adrese nav pareiza, ja, tad pareizā adrese būtu cncbaltika.lv. Bet, ja mēs apskatāmies reālo adresi, no kurienes tiek sūtīts augšējais šis sarkanais kvadrātiņš, jā, tad mēs redzam GMX, COK, jā, kas vispār nav Latvijas domēns, tur ir kaut kāds Anglijas domēns, līdz ar to nu, šis tas sarkanais karodziņš, kas būtu tā kā jāierauga. Un vēl ko es šodien gan nestāstīšu daudz par to, mums diezgan ierobežots laiks, bet ar mākslīgā intelekta palīdzību arī šīs ziņas, varbūt jūs atceraties, kādreiz tur bija daudz drukas kļūdas, garumzīmes nebija. Nu, varējām ātri identificēt, ka nu, šis nav cilvēka rakstīta ziņa. Mūsdienās ar mākslīgā intelekta palīdzību šīs ziņas ir ļoti korektas. Es pat teiktu, citreiz korektāk, kā mums reāli cilvēki raksta. Līdz ar to nu, šis arī mūsdienās paliek ar vien mazāk un mazāks faktors, bet nu, arī pēc tā noteikti skatāmies. It sevišķi raksta banka, ja, vai valsts ieņēmuma dienas vai citas iestādes, nu, viņi pārsvarā ļoti precīzi pārskata gramatiku, lai šī ziņa būtu korekta. Nu, kā tad tevi pasargāt? Kā jau minēju, mums jāapstāsta, vai šī ziņa tiešām nāk no korektā cilvēka uzņēmuma domēna vārda, ja tad augšā mums ir sourcingmagic.com. Mums ir jāapstāsta, vai tiešām šī ziņa nāk no šīs tādas, kā mums to varam izdarīt Outlookā. Mēs varam uziet vienkārši virsū ar pelīti, viņš mums uzreiz jau izmet ārā. Tāpat arī, ja e-pastā ir kaut kādas saites, vienkārši uzbraucam virsū ar pelīti, mums Outlookā uzreiz parādās šī reālā adrese un paskatāmies, vai viņa ved uz kurieni tad viņa ved. Iespējams, ka viņa ved uz pilnīgi citu kaut kādu mājaslapu, kas nav vispār saistīta ar šo uzņēmumu. Tad tas atkal ir kaut kāds sarkanais karodziņš, no kā ir jāuzmanās. Nu, vēl mūsdienās arvien biežāk un biežāk tiek izmantoti QR kodi, kas konceptuāli, protams, ļoti ērta teiksim, tehnoloģija. Tie, kas varbūt nav saskārušies ar QR kodiem, QR kodi strādā tādā veidā, ka mums ir, teiksim, kādā tramvajā vai uz reklāmas ir šāds te kvadrāta kods, un mēs ar telefonu noskanējam, attiecīgi tiek ielādēta kaut kāda lapa, kas ir iekodēta šajā kodā, un mēs nonākam, nu, jā, kaut kādā lapā, ko mēs esam atvēruši. Kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka skatoties uz šo QR kodu, mums kā cilvēkam šis QR kods neko neizsaka. Mēs nezinām, uz kurieni ved šī lapa. Labs piemērs bija
Tramvajos arī ir šie QR kodi, un kāds cilvēks, nu, kāds ļaundars bija vienkārši izprintējis savu QR kodu, pielīmējis pie tramvaja stikla, un cilvēki, lai noskanētu biļeti, ja, tad dodas uz kaut kādu īstenībā mājaslapu, kas nav Rīgas satiksmes mājaslapa vispār, un tālāk notiek kaut kādas krāpnieciskas darbības. Tā kā esam ļoti uzmanīgi ar QR kodiem. QR kodus izmanto arī šajos pikšķerēšanas uzbrukumos. Ja, tad mums nav iespēja paskatīties, kas tad tā ir pa lapu, uz kuru mēs dodamies. Tikai pēc tam, kad mēs esam atvēruši, tad mēs redzam, kas tā ir par lapu, bet tas jau varbūt iespējams ir par vēlu. Es teiktu, ka šos QR kodus cenšamies neizmantot, vai arī izmantot tikai tādus, kurus tiešām, kā lai saka, kontrolētā vidē jūs varat saņemt. Ja. Nevis publiskās telpās, vai tramvajos, vai uz kādas reklāmas stenda. Tādas, es teiktu, ļoti, ļoti nedroši QR kodi, un tos es jums neieteiktu izmantot. Un Wi-Fi. Jā, nu Wi-Fi ir arī ļoti interesanta tēma, arī ļoti plaša, bet nu, ļoti īsumā runājot. Um, Īsumā runājot, neizmantojam publiski pieejamos Wi-Fi, jo īpaši tos, kuri ir bez paroles. Kāpēc? Ja mēs esam kādā publiskā telpā, atkal, vai tas ir kinoteātris, vai kafejnīca, vai tam līdzīgi, mums vajag pieslēgties pie Wi-Fi. Īsnībā mēs nekad nevaram zināt, kurš vēl ir šajā te pašā tīklā, jo tādi hakeri, viņi var sēdēt vienkārši šajā pašā kafejnīcā, skatīties, kurus vēl pieslēdzas pie tīkla. Un, ja šis savienojums viņš nav šifrēts, viņš nav ar šo te paroli, tad īstenībā visa šī komunikācija. 20, если вы подойдете, было бы неплохо. Jā, varbūt izslēdzat mikrofonu, lai netraucē pārējiem. Bet jā, tad visa šī komunikācija, ko jūs darat internetā šajā Wi-Fi, ir pilnīgi pieejama šim cilvēkam. Tad mājaslapas, kuras jūs apmeklējat, lietotājvārds un paroli, ko jūs rakstat, e-pastus, ko jūs rakstat, ja tad pilnīgi visa informācija arī pārējiem cilvēkiem šajā tīklā ir pieejama. Līdz ar to es jums ieteiktu izmantot šos tā saucamos hotspotus no telefona, izveidot, jūs vēlaties piekļūt, teiksim, internetbankai vai e-pastam, vai arī tad izmantot VPN risinājumus, kas ir varbūt drusku sarežģītāk, šodien es neiedziļināšos, bet nu jā, tad kaut kādā veidā padarīt šo savienojumu drošu. Nu, un pēdējā lieta, par ko šodien runāšu, ir šie izspiedēji vīrusi. Nu, pati būtība ir ļoti vienkārša. Vai nu caur e-pastu, vai caur kādu flashatiņu, jūs savā datorā dabūnat tātad vīrusu. Un ko tas vīrus dara? Labākajā gadījumā šis vīrus nošifrē jūsu datoru un prasa jūsu datoru informāciju un prasa nu, šo izpirkumu maksu. Visbiežāk šī izpirkuma maksa ir bitkoinos, lai tālāk nevarētu nu, atšifrēt, kas tad tas ir bijis par uzbrucēju. Bet nu, tad visi jūsu dati ir nepieejami, un es teiktu tā, nekādas garantijas arī nav, ja jūs samaksājat šo bitkoinus, kad nu, jums šos datus varēsiet atgriezt. Otra lieta ir, kā saka, sliktākā scenārijā, ja jūs esat varbūt lielāks uzņēmums un jūs esat, teiksim, darba tīklā, iespējams, jums tīklā ir vēl kaut kādi arī serveri, vai kaut kādi file serveri vai citas sistēmas, nu tad šie šifrēšanas vīrusi var izplatīties tālāk arī uz šīm sistēmām, file serveriem un tam līdzīgi. Un tad nošifrē arī sistēmas, kas noteikti uzbrucējiem ir daudz labāk, jums kā upurim noteikti tas ir daudz sliktāk, jo nu, šī skāde ir daudz, daudz, daudz plašāka. Un mums tad ir jārunā, vai mums ir kaut kādas rezerves kopijas veiktas, kāds mums ir atjaunošanas plāns. Un, pēc prakses, redzot, ka šie atjaunošanas plāni 75% uzņēmumu nav, tad nu, es teiktu, ka jā, diezgan liela iespēja, ka ļoti sarežģīti būs atjaunot šo informāciju. Un šo arī noteikti Līga pieminēs nākamajā daļā, ko tad vēl var darīt šādos gadījumos. Bet kā varbūt proaktīvi sevi pasargāt? Visās labās prezentācijās jābūt vismaz vienam kaķim, arī manā tāda ir. Un šis kaķis tātad ir aizdomīgs, un tādiem arī jābūt jums.
Un tās lietas, ko noteikti jūs katrs pats varat darīt, ir pārbaudīt šo te avotu, jeb sūtītāju, no kā jūs esat saņēmuši šo ziņu. Ja jūs saņēmāt šo ziņu, teiksim, e-pastā, varbūt jums ir šī cilvēka telefona numurs. Jūs varat varbūt piezvanīt un pārjautāt, vai tiešām jūs vēlaties veikt kaut kādu ātru pārskaitījumu vai ātru darījumu. Vai tiešām tur kaut kāds, kā es saku, kaut kāds ļoti, ļoti interesants darījums tur ir parādījies pēkšņi. Ja? Iespējams, ka tā nav taisnība. Esat aizdomīgs, kā jau minēju, un iepauzējiet. Nekad nepaļaujieties uz šo te steidzināšanu, uz šo te nemitīgo, kā es saku, spiedienu, jo tas ir tieši tas, ko viņi vēlās. Jā. Tad, kad jūs šim spiedienam padodaties un veicat kaut kādas neapdomīgas darbības. Pārdomājiet divreiz, vai tas ir reāli, vai tas scenārijs, kas tiek aprakstīts, vai tiešām jūs tiešām esat piedalījies šajā loterijā, vai tiešām piedalījāties šajā iepirkumā un tam līdzīgi. Atcerieties, ka viss, ko jūs liekat internetā, tur arī paliek. Pat ja jūs izdzēšat šo bildi, tā bilde visdrīzāk kaut kur citur internetā ir, un jūs viņu nevarat atgūt atpakaļ. Un tad arī visa informācija, ko esat pievienojuši, ka jūs esat devušies kādā skaistā ceļojumā uz 2 nedēļām, un jūsu, teiksim, mājas būs tad nepieskatītas. Ja? Vai jums ir kaut kāds sadarbības partneris jauns un kāds vēlas tad atkal izmantot šo informāciju, lai uzbruktu jums un piekļūtu šim sadarbības partnerim. To, ko mēs redzam arī, ka bieži vien izmanto vienu paroli daudzās sistēmās. Kāpēc tas ir slikti? Ja tiek uzlauzta viena sistēma, tad principā šis ļaundaris pirmais, ko viņš mēģina darīt, šo pašu paroli un lietotāju vārdu mēģina izmēģināt citās sistēmās. Jūsu Microsoft kontā, jūsu e-pastā, jūsu Facebook kontā, jūsu internetbankā un tā tālāk. Tā tālāk. Tad, ja šī parole jums ir pilnīgi visās sistēmās, tad tā noteikti ir jā, sliktā prakse. Un ko vēl noteikti jums ieteiktu darīt, kā jau sākumā teicu, sekojam līdzi CERTLV. Daudz citu resursu ir arī mēs Primenda aktuālās lietas publicējam un taisam webinārus par šīm tēmām. Daudz citu pakalpojumu sniedzēju. Sekojot līdzi, informācija bieži vien ir bez maksas. Vienkārši par to, lai es būtu izglītoti un zinātu, kas notiek šobrīd Latvijā un pasaulē. Kā izveidot, varbūt kā labi strādāt ar parolēm, noteikti iesaku izmantot paroļu maciņus. Ir bezmaksas paroļu maciņi arī kīpās, piemēram, ir arī maksas pakalpojums sniedzēji, tā kā varat izvēlēties sev pieejamāko noteikti. Bet tā paroļu maciņa, kā viņi strādā, jūs atceraties vienu sarežģītāku, varbūt garāku paroli, un tad iekšā šajā maciņā mums jau ir pārējās paroles, kuras varbūt ir garāks, sarežģītāks, vispār cilvēkam nav iespējams atcerēties, bet viņas ir drošas. Un tad jūs vienkārši viņus iekopējat iekšā šajās attiecīgās sistēmās. Noteikti neizmantot vienu paroli visiem, to es jau minēju, un parolē jābūt, kā es jau teicu, vismaz 17 simboliem. Liekas gara, bet izdomājiet kaut kādu vārdu kombināciju vai teikumu, kas varbūt vārnīcās vai internetā nav pieejama, piemēram, zila lidojoša govs, vai kāda cita lieta, kas jums ienāk prātā, ļaujiet vaļu savai fantāzijai, aizstājiet šos burtus vai ciparus vēl ar kādām īpašajiem simboliem, un tādā veidā mēs nonākam pie tā, ka šī parole ir gan sarežģīta un grūti uzlaužama. Un noteikti izmantojiet divfaktoru pierakstīšanos. Bankām Smart ID jau ir, man liekas, ka pilnīgi visām bankām ir obligāti šī divfaktoru pierakstīšanās, bet arī noteikti izmantojiet to pie e-pasta, Facebook, Dropbox, jeb kādu citu pakalpojumu sniedzēju, ko jūs izmantojat. Pilnīgi visiem viņiem, man liekas, ka mūsdienās jau ir. Ja nav, es teiktu, tad mainiet pakalpojumu sniedzēju vai jā, jo šī otrais faktors ir ļoti, ļoti būtisks. Jo uz paroli tikai mēs vairs nevaram paļauties. Mums ir jābūt šim otram faktoram, tad telefonā, kur atnāk kaut kāds paziņojums, kaut kāds kods, kur jūs ievadat un tādā tālāk varat piekļūt šai sensitīvai informācijai. Nu jā, un drošības kultūra uzņēmumā, kā tad viņu vispār, kas ir tās lietas, kam būtu jābūt katrā iestādē vai ar jūsu sadarbības partneriem, nu noteikti
aizmirstat šo nostāju, ka es jau neesmu nevienam interesants. Interesants ir ik viens, jums ir klienti, jums ir uz jūsu identitātes var paņemt aizdevums un tā tālāk, kā es jau minēju, jebkurš cilvēks ir interesants. Arī dalieties ar šo informāciju ar kolēģiem. Vislabāk uztaisiet ekrānu šāviņu. Jūs zināt, ka jūsu uzņēmumā tiek veikti šādi uzbrukumi, piemēram, ar kaut kādiem fantastiskiem darījumiem vai kaut kādiem nodokļu parādiem. Uztaisiet ekrānu šāviņu, padalieties ar kolēģiem, lai pārējie ir uzmanīgi. Turiet drošībā savus datus, ja? Nedalieties ar viņiem publiskajā vidē, cik iespējams. Atcerieties, ka hakeri ir gudri. Viņi kaut kādus jokus un kā spēles var izmantot, lai no jums izdabūtu ārā kaut kādu informāciju. Un noteikti pats svarīgākais, ko es no šodienas gribu, lai katrs paņem līdzi, ja tiešām jūs esat sapratuši, ka jūs esat kļūdījušies, ka jūs esat to paroli ievadījuši, vai jūs esat kaut ko uzspieduši. Nekādā gadījumā nedzēšat šīs pēdas, sazinieties uzreiz ar savu IT partneri, IT kolēģi vai meklējiet uzreiz palīdzību, jo pēc tam atrisināt šo situāciju, jo būs daudz, daudz grūtāk nekā tūlīt un tajā brīdī. Ja? Nekādā gadījumā nemēģiniet noslēpt kaut kādu to, kā es saku, jā, slikto vai nepareizo lietu, ko esat izdarījuši. Un nobeigumam esam 2 minūtes pāri, bet nobeigumam, kā cilvēki domā, kā tie hakeri tur strādā. Pārsvarā mums ir tāds priekšstats, ka tur ir kaut kāds viens cilvēks kapucē, sēž kaut kādā pagrabā, kur vadi karājās. Un, protams, ir daži arī tādi entuziasti, vienkārši, kas sēž mājās un kaut ko darbojās. Lielākā daļa gadījumā tās ir nelegālas organizācijas. Jā, viņiem ir biroji, viņiem ir datori, viņiem ir rekur kausi par labāko darbinieku, viņiem ir pusdienu kārbas uz galda. Viņi strādā tieši tāpat kā mēs. Protams, atgādinu vēlreiz, tas ir nelegāls bizness, nelegāli grupējumi. Bet tur apgrozās ļoti lieli naudas līdzekļi, un tas ir ļoti organizēti jau mūsdienās. Un arī šie kadri ir no organizācijas Latvijā, kas strādāja pa visu pasauli. Tur bija iesaistīti gan Latvijas, gan Lietuvas, gan citu valstu pilsoņi. Tā kā, jā, sargājam sevi, tas notiek ar mums, tas notiek Latvijā. Tas nav kaut kas ļoti tāls un neaizsniedzams. Un, jā, būsim droši, pasargāsim sevi paši un arī pārvaldīsim savus riskus. Tā kā liels paldies jums par uzmanību. Liels paldies, Mārtiņ, par izsmeļošo stāstījumu. Un turpināsim ar apdrošināšanas ekspertu Līgu Dimanti, ar kuru jau mums ir bijusi iepriekš tikšanās. Līga saka, ka lietas, kas mums atvieglo ikdienu, var uzņēmumam radīt milzīgus zaudējumus. Tā ir jaunā realitāte. Svarīgi to apzināties un rīkoties, lai šos riskus pēc iespējas samazinātu. Nu, lūk, dodu vārdu Līga tev. Lūdzu. Labdien! Līga Dimante, Kolabonda FKB Latvija apdrošināšanas brokere. Un jā, man šodien ir tas gods stāstīt jums par kiberrisku apdrošināšanu. Vai jūs redzat manu prezentāciju? Redzam. Ļoti labi, paldies! Tātad, kiberrisku apdrošināšana. Jāmin, ka šī apdrošināšana faktiski nav apdrošināma ne ar citu apdrošināšanas veidu. Jo, ja jūs uzmanīgi paskatīsieties savās apdrošināšanas polisēs, tad kiberriski vai riski, kas saistīti ar IT, tie būs izņēmumos. Tātad ir šāds atsevišķs produkts, kuru Latvijā šobrīd nopirkt nav iespējams. Pārsvarā mēs šo produktu pērkam ārpus Latvijas, Londonas tirgos vai Eiropas tirgos. Un, jā, lai gan ir informācija, ka Latvijas apdrošinātāji redz pieprasījumu un domā par šī produkta izstrādi arī lokāli, kaut kad nākotnē. Mārtiņš jau jūs, es ceru, sabiedrēja, vai pareizāk sakot, pastāstīja par to, ko tad var izdarīt šie te kibernoziedznieki. Un jā, arī no apdrošinātāju skatu punkta viņi redz šo risku kā ļoti riskantu. Un praksē rāda, ka kiberuzbrukumi var radīt ļoti būtiskus zaudējumus jūsu uzņēmumiem. Un īpaši uz uzņēmumu spēju atjaunoties un darboties tālākā nākotnē. Un pilnīgi piekrīt Mārtiņam, ka kiberuzbrucēji ir tendēti uz cilvēku, un
tieši mazie un vidējie uzņēmumi ir vismazāk pasargātie šajā vidē, jo lieliem uzņēmumiem ir daudz līdzekļi, viņi investē lielās dārgās sistēmās drošībā, bet privātpersonas un mazie vidējie uzņēmumi nevar tik daudz atļauties investēt drošībā, un tātad tieši tie ir tie mērķi klienti, ko arī CERT statistika rāda kibernoziedzniekiem. Lūk, kiberriska apdrošināšana nav tikai par uzņēmumu zaudējumiem, kādi var radīties no datu zaudēšanas vai no nespējas darboties, bet kiberapdrošināšana arī sniedz būtisku atbalstu, ja notiek incidents. Par to es sacīšu nākošā slaidā. Kas attiecās uz sfērām, par kurām apdrošināšana runā, tātad pirmais ir ietekme uz datiem, uz uzņēmumu spēju atgūties no kiberuzbrukuma. Tad ir ekonomiskie zaudējumi, ja uzņēmumam mēdz būt biznesa pārtraukums, negūtā peļņa, citi fiksēti zaudējumi. Un trešā sfēra, kas ir ļoti, ļoti būtiska, mēs, gan kā privātpersonas, gan kā uzņēmumi, esam atbildīgi jebkurai citai pusē par radītiem zaudējumiem, jo no mūsu datoriem, vienkāršā valodā, vīruss var aiziet arī pie citiem datoriem. No mūsu datora var noplūst ļoti būtiski un sensitīvi dati tālāk, un tad var būt pretenzijas pret mums civiltieskā kārtā. Nu, lūk, pirmais lielais bloks kiberapdrošināšana vairumā gadījumā dalās divos lielos blokos. Viens bloks ir zaudējumi pašam uzņēmumam, un otrs bloks būs tieši pretenzijas pret uzņēmumu, jeb civiltieskā atbildība uzņēmumam. Nu, lūk, tā tad attiecībā uz segumu pašam uzņēmumam. Nu, cēlonis ir kiberuzbrukums, izspiedē vīrus, datorvīrus, sociālā inženierija, pikšķerēšana, datu noplūšana, darbinieku kļūdas, tajā skaitā segumā var būt arī iekļauts paplašinājums darbinieku ļaunprātīga rīcība, krāpšanās vai tam līdzīgi. Un, kā jau iepriekš minēju, apdrošināšana ir arī stāsts par to, ka apdrošinātāji mēdz pieslēgties un palīdzēt šajā situācijā uzņēmumam, kuram varbūt nav tik stipra IT komanda. Viņi palīdz reaģēt, var pat pieslēgties sistēmām, var palīdzēt atjaunot datus, nodarbojas ar krīzes pārvaldību, var piedāvāt savus kaut kādus klientu atbalstus vai zvana centru pakalpojumus un tam līdzīgi. Bez tā visa, protams, zaudējumi mēdz būt arī pašam uzņēmumam, jā, un apdrošināšanas tvērums var būt par finansiāliem zaudējumiem, kas rodas, lai atjaunotu datus, programmas, programmatūras un tam līdzīgi, kā arī apdrošināšanas tvērums var sekt zaudējumus, kad uzņēmums nespēja darboties, viņam ir dīkstāve, viņam nav gūta peļņa, ir papildus finansiāli izdevumi. Un trešais bloks, par ko ļoti brīnās juristi, kad es stāstu, jā, šī apdrošināšana var atlīdzināt arī zaudējumus, ja notiek kiberizspiešana. Respektīvi, ja jums ir kiberuzbrucējs nobloķējis visas sistēmas un prasa izpirkumu maksu par to, lai visu atbloķētu, tad, pirmkārtām, apdrošinātājs var vest pārunas ar šiem kibernoziedzniekiem. Un, ja galīgi nekā nevar vienoties, tad ar noteiktu limitu, protams, kā jau visās polisēs ir apdrošināšanas summa, šeit tas ir limits kaut kāds, kurš tiek noteikts, tad apdrošinātais pārskaita tos līdzekļus, vai tie ir vai tie ir bitkoini vai tam līdzīgi šim te kibernoziedzniekam. Nu, lūk, par to parasti brīnās juristi, kā kiberizspiešana ir tā kā apdrošināma lieta. Šajā produktā, jā. Otrais lielais bloks, tātad arī uzņēmums, kuram ir iestājies kiberincidents vai kibernotikums, arī viņš var radīt zaudējumus tālāk saviem sadarbības partneriem, saviem klientiem, pat saviem darbiniekiem, ja noplūst sensitīvi dati. Un tātad šī atbildība ir apdrošināma, jā, kas izriet no drošības pārkāpumiem, privātu pārkāpumiem un tam līdzīgi, jā. Vai no uzņēmuma aiziet kaut kāds ļaunprātīgs kods, datorvīrus uz trešo personu datoriem, vai ir, nedod Dievs, GDPR regulas pārkāpumi dēļ kiberincidenta, vai kāds hakeris ir uzlauzis mājaslapu uzņēmumam un tur nopublicējis ļoti neslavas ceļošus tekstus vai apmelojumus, par ko rodas trešai personai pretenzijas pret uzņēmumu. Nu, un attiecīgi šāda veida segumā būs iekļauts juridiskās izmaksas advokātiem,
juridiskie izdevumi par prasību izmeklēšanu, aizstāvības izmaksas un galu griezumā, ja nu gadījumā tiesa lemj, kad jums tā kā ir jāmaksā trešai personai par radītiem zaudējumiem, šī te izlīguma maksa vai atlīdzība. Un jā, mēs varam arī runāt par naudas sodiem, lai gan apdrošināšanas likuma 52. pants skaidri saka, ka naudas sodi nav apdrošināmi. Tad šajos ārzemju produktos naudas soda ir tāds karstais kartupelis, kur apdrošinātājs nesaka ne jā, ne nē. Respektīvi, jūs nevarat pirkt apdrošināšanu tikai dēļ tā, ka, ja gribat pasargāt sevi no GDPR sodiem, tāds nestrādās, bet otrādi var būt situācija, kur apdrošinātājs arī jums atlīdzina šo te naudas sodu. Protams, kā jau visos līgumos, ir apdrošināmā daļa un ir daļa, ko apdrošinātāji neapdrošina. Jā. Un diezgan standartizēti izņēmumi, jā, protams, ka apdrošinātājs nemaksās par gadījumiem, kas ir radušies pirms polises sākus darboties. Šis polises darbības princips ir claims made. Apdrošinātājs sedz zaudējumus, kas rodas polises darbības laikā. Tāpat arī netiks sekti zaudējumi, par kuriem jau ir paziņots citiem apdrošinātājiem. Mēs absolūti nerunājam par tādiem zaudējumiem, kā miesas bojājumi vai bojājumi trešās personas mantai. Šī apdrošināšana ir tā kā finanšu izmaksu vai finanšu zaudējumu apdrošināšana, jā. Karš, streiks, terorisms arī būs izņēmumi, tajā skaitā kiberkarš. Respektīvi, viennozīmīgi polisē būs izņēmums, ja viena valsts apzināti un pierādāmi uzbruks otrai valstī, tas būs kiberkarš, tad šī apdrošināšana arī visticamāk nestrādās, jāskatās polises izņēmumos un tvērumā. Teritoriāli ierobežojumi mums arī ir. Londonas apdrošinātāji, Eiropas apdrošinātāji ļoti labi saprot, ka mēs atrodamies ļoti tuvu zināmām valstīm. Un, ja būs klāji pierādāms, ka uzbrukums ir noticis no Krievijas vai Baltkrievijas, lai gan to ir ļoti, ļoti grūti pierādīt, tad var rasties situācija, kur apdrošinātājs arī negribēs maksāt zaudējumus. Bet to ir ļoti grūti pierādīt, no kuras puses noticis zaudējums. Lūk, jā. Un klienta ļaunprātīga krāpnieciska negodīga rīcība, bet šeit mēs varam atrast dažkārt sagumos tvērumos darbinieku ļaunprātīgu rīcību, kas var tikt apdrošināta. Ugunsgrēks, izsavienojums, tās lietas arī nebūs iekšā, satelīta kļūmes, sankciju pārkāpumi. Nu, diezgan standardizēti izņēmumi. Ne tikai apdrošinātājiem ir pienākums maksāt, vai ir kaut kādi pienākumi pret klientu, bet arī klientam ir savi pienākumi, jo īpaši, kad notiek apdrošināšanas gadījums. Šis produkts ir ļoti tāds būtisks ar to, ka īstenībā tas attiecās uz visiem apdrošināšanas produktiem, bet tieši šajā produktā ir ļoti svarīgi nekavējoties apdrošinātājiem ziņot par gadījumu, pat ja jums tikai šķiet, ka tas varētu būt gadījums. Par jebko, kas liekas aizdomīgs, labāk ziņot apdrošinātājiem. Apdrošinātājiem jāsniedz visa nepieciešamā informācija, kad kas kur noticis, jo apdrošinātājs vēlas pieslēgties pēc iespējas ātrāk, jo, kā jau es minēju, ir apdrošinātāji, kuriem ir veseli departamenti, kuru var pieslēgt savus IT speciālistus un palīdzēt klientam. Noteikti prasīs sagatavot incidenta aprakstu, un IT komandas pieslēgšanās šī procesā ir ļoti svarīga, lai jūsu IT komanda sadarbojas ar apdrošinātāju. Jā? Un noteikti nevar būt situācija, kurā jūsu IT speciālisti visu izdara, visu sakārto, izdzēs visas pēdas, un pēc tam tiek pieteikt zaudējums. Lūk, apdrošinātais noteikti gribēs pārliecināties, ka šāds zaudējums ir iestājies, noteikti gribēs paskatīt visas notikuma pēdas, respektīvi, jā, un arī jūs nevarat vienkārši paņemt dārgāko IT speciālistu Latvijā vai pasaulē. Jums visas izmaksas, visās detaļās ir vispirms jāsaskaņo ar apdrošinātāju. Tāpēc šī produktā šī sadarbība ir ļoti, ļoti svarīga.
Šo slaidu laikam vislabāk varēs nokomentēt Mārtiņš, bet nav mans mērķis jums stāstīt par kontrols sistēmām. Es domāju, ka katram uzņēmumam ir savi IT speciālisti, kas var nodrošināt vai kuriem ir jānodrošina maksimāla aizsardzība, vai ja nav, tad jūs izmantojat ārpakalpojumus, jā. Stāsts vairāk ir par to, ka apdrošināšana nav šeit minēta kā kontrols sistēma. Lūdzu, pievērsiet tam uzmanību, ka apdrošināšana ir kā tāds drošības pilvens gadījumā, ja kāda no kontrols sistēmām nenostrādā. Jā, tas ir ļoti svarīgi un ļoti būtiski ir apzināties, ka vispirms uzņēmumam vai uzņēmēju vadītājiem ir jāvada uzņēmums tā, it kā šitāds apdrošināšanas vispār nebūtu. Ir jārūpējās par kontrols sistēmām, par drošību, lai viņas strādā, lai viņas tiktu atjaunotas. Un tikai tad jau gala griezumā mēs varam runāt par apdrošināšanu, jo apdrošināšana ir galīgais, kā saka, aizsardzības līdzeklis. Ja? Un piekrītu Mārtiņam, arī statistiku, ko es redzu, rāda tādu lietu, kā vājākais posms visā šajā aizsardzības ķēdē ir cilvēks, tieši cilvēks, jo, ja palasa apdrošinātāju informāciju par to, kā tad rodas šie gadījumi, tad elementāri darbinieks uzraksta paroli ne tajā linkā, darbinieks savā datorā glabā kaut kādu konfidenciālu uzņēmumu informāciju, viņa dators privātais nav pietiekoši aizsargāts, līdz ar to darbinieku apmācība, regulāra apmācība un regulāra darbiniekiem atgādināšana par to, ka jārūpējās ir par datu drošību, ir ļoti, ļoti būtiski visā šajā lietā. Kā tad apdrošinātājs vērtē? Lai šo apdrošināšanu iegādātos, klientiem parasti ir jāpilda bezgala garas anketas. Tas ir tādēļ, ka apdrošinātais skaidri grib zināt, kādas drošības sistēmas tad uzņēmumā ir, vai ir vispār, vai uzņēmums apmāca darbiniekus, vai uzņēmumam ir procedūras, jā. Tad apdrošinātājs arī ļoti uzmanību pievērš, kādā industrijā strādā uzņēmums, darbojās, vai tas ir tirdzniecības uzņēmums, ražošanas uzņēmums, vai varbūt tas ir uzņēmums, kas izstrādā programmatūras. Attiecīgi katrā industrijā iespējami varbūt dažādi paplašinājumi vai sašaurinājumi apdrošināšanas tvērumam, un arī, un no tā ir atkarīga arī cena. Skatās arī, cik liels ir uzņēmums, cik ir darbinieku, kāds ir apgrozījums, un viens no tādiem arī standarta jautājumiem ir, cik tad ir personas datu ierakstu skaits. Jā, respektīvi, lai šo apdrošināšanu iegādātos, ir jāaizpilda anketas, un vēlams, ka šīs anketas aizpilda nevis uzņēmuma vadītājs, kurš var nepārzināt ļoti detalizēti IT lietas, bet tieši cilvēks, kas nodarbojas ar uzņēmumu IT lietām, arī vēlams te sekretāri, kur arī noteikti nevar pārzināt visas nianses, jo gala griezumā šī anketa ir svarīga, ka notiek gadījums, jo ir reāli bijis situācija Latvijas tirgu. Tas nav mans klients, bet to man stāstīja juristi, jau kad tas ir aizgājis līdz juristiem, ka notiek gadījums, klients ir atzīmējis, ka viņam ir kaut kāda XX procedūra, kas ir saistīta ar IT drošību. Un gadījums kaut kādā mērā ir sasaistīts ar šo te procedūru. Tātad kaut kas nav bijis izdarīts, un tad apdrošinātājs paprasa šo te procedūru, kas ir minēta anketā, un saņem procedūru, kas ir uz vienas A4 lapas. Jā, it kā klients ir atzīmējis, ka procedūra ir, apdrošinātājiem nav pienākums tajā brīdī pārbaudīt, apdrošinātājs paļaujās, ka procedūra ir, bet reāli tas ir tikai formāls kaut kāds papīrs, un no tā ir radies arī kaut kāds zaudējums. Tā kā, jā, ļoti uzmanīgi skatāmies, ko mēs pildam anketā. Īsnībā tas attiecās uz jebkuru apdrošināšanas veidu, ne tikai uz kiberisku apdrošināšanu, jā. Tālāk. Gadījumi piemēri, jā, par CED statistiku es nekomentēšu. Mārtiņ, paldies, ļoti interesants stāstījums. Es vairāk varu pastāstīt, kas tad notika pasaulē, tādi lielāki gadījumi, jā. 23. gadā kazino, īstenībā MGM Grand Hotel ir tikai viens no, kurš tika uzlausts, bet Lasvegasā bija kaut kāds bums ar kiberuzbrukumiem. Un MGM Grand Hotel, viņiem bija tāds stāsts, ka viņiem viss ir elektronizēts, viss ir digitalizēts, un
klientiem ir šīs te kartiņas, un bija tik traki, ka kaut kādu dienu vai divas vai vairāk nevarēja tikt savos numuriņos viesnīcas iemītnieki. Un bija nenormāls hauss, un kaut kāda apmēram nedēļa uzņēmums nu, visu grāmatvedību veica manuāli, visu procesu. Tas bija kaut kāds ārprāts, līdz brīdim, kad viņi novienojās ar kibernoziedznieku un tur bija gan kaut kāda izpirkuma maksa samaksāta miljonos, bet tas, ko var publiski izlasīt, ka zaudējuma peļņā no šī kiberincidenta MGM-am bija ap 100 miljonu eiro. Ja? Un kā tas notika, hakeri atrada darbinieku kontaktus caur LinkedIn, nosūtīja darbiniekiem, uztaisīja tādu fake e-pastu, it kā no MGM helpdeska, ka darbiniekam ir jānomaina paroli. Darbinieks nomainīja paroli, un hakeriem bija fantastiska pieeja uzņēmumu sistēmām. Tad vēl tāds interesants gadījums. Ja kāds vēl joprojām domā, ka datu centri ir droši, nu tad redz, tikko 24. gadā no Snowflake, kas ir pasaulē tāds pazīstams datu glabāšanas centrs, liels uzņēmums, arī tika uzlausts. Patiesībā viņš ne tik daudz tika uzlausts, kā tika uzlausts viņa klients, ja, kas bija, cik es saprotu, finanšu iestāde, ja. Un kā tas notika, hakeri piekļuva nešifrētiem datiem, kas tika glabāti darbinieka iekārtā un produktu pārvaldības rīkā Jira. Respektīvi, kādā, cik es saprotu, darbinieka privātā ierīcē. Un vairāk kā 30 miljonu banku kontu dati, vairāk kā 6 miljonu kontu numuri un bilances un 28 miljoni kredītkāršu numuri tika nozagti. Nu, lūk. Vēl tepat Latvijā, varbūt kāds atcerās, tika uzlauzts Baltikum. Nu, tur par zaudējumiem nav stāsts, bet fakts. 24. gadā septembrī publiska informācija ir redzama, ka Amber Beverage grupai bija uzbrukums, bija tātad izspiedēja vīrusu. Par zaudējumiem es nezinu, bet datu noplūde esot bijusi. Nu, lūk, un papildinot Mārtiņa teikto vai atkārtojoties, jā, pasaules tendence ir tāda, ka izspiedēja vīrusu vairojas arvien vairāk, un pēc Bloomberg datiem zaudējumi var būt pat līdz 10% no uzņēmuma neto gada apgrozījuma, jā, tā kā zaudējumi ir mērāmi ļoti lielos apjomos, jā. Un arī man šķiet, ka Mārtiņš minēja, ka šobrīd ir pat tik tālu aizgājis, ka to vīrusus rada jau vairs ne cilvēks, bet mākslīgais intelekts. Un tie vektori, kādā var uzbrukt jūsu uzņēmumam, viņi ir vienkārši, nu, ļoti dažādi. Lūk, un tas ir viss palicis ļoti, ļoti sarežģīti. Un vēl kas ir svarīgi, man šķiet, ka Mārtiņš arī to minēja, bet es varbūt no cita leņķa gribu piebilst, ka kiberuzbrucējiem nav morālo ierobežojumu. Ja? Par to vajag atcerēties. Lūk. Nu jā. Un apdrošinātāji paši taisa humoru, runā savā starpā, kad ir diva veida klienti. Vieni klienti ir tiem, kuriem jau ir noticis šis te kiberuzbrukums, un viņi zina un saprot, kādi tad var rasties zaudējumi. Un otra veida klienti ir tiem, kuriem arī ir jau noticis kiberuzbrukums, bet viņi tikai par to vēl nezina. Ja? Līdz ar to vairs nav jautājums, vai mani uzlauzīs. Jautājums ir, kad mani uzlauzīs. Un līdz ar to šīs nots beidzot, es tikai gribu pateikt, ka būsim visi tādi mazi aģenti, jo no kibernoziedzniekiem šodien nav pasargāts neviens. Tā kā rūpēsimies par savu datu drošību. Paldies par uzmanību! Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, jo tagad, kad es runāju, es nevienu jautājumu neredzu. Tā kā, jā, no manas puses. Jā, paldies, liels. Tā, kolēģi, tad jautājums ļoti gaidām ēterā. Tā, redzu, paldies. Vesels strīpa ar daudziem paldies. Tā, nu pagaidām jautājumi netiek rakstīti. Kontakti mums ir. Ja jautājumi būs, tad sazināsimies. Tā kā jā, šobrīd sakam lielu paldies
Līga, un tad tiekamies nākamajā mūsu webinārā, kur Līga mums stāstīs par īpašajiem apdrošināšanas piedāvājumiem civiltiesiskās apdrošināšanas jomā mūsu biedriem. Tā kā būs ļoti interesanti, vērtīgi piedāvājumi, ļoti draudzīgi, izmaksu ziņā konkurētspējīgi. Tāpēc gaidām nākamo webināru ļoti. Paldies! Un tātad tiekamies 11. Pēc 4 minūtēm tiekamies Latvijas Bankas ekonomista prezentācijā. Paldies, attālīgu! Tā, nu esam atpakaļ. Un tā turpināsim ar lekciju, kuru vadīs mums Latvijas Bankas ekonomists Matīs Mirošņikovs. Tā, Matīs.
Jā, sveiki visiem! Jā, dodu vārdu Matīsam. Jā, paldies, redzu ēterā. Un tātad Matīs runās par to, kāda ir bijusi tautsēmniecības attīstība līdz šim, ko varam sagaidīt šogad un turpmāk. Un paldies arī liels Latvijas bankai, jo šogad gada pirmajā pusē Latvijas banka 4 dažādos webināros mums šogad piedalīsies un stāstīs par aktualitātēm un jaunumiem. Lūdzu, jā, Matīs, dodu vārdu. Jā, tātad sveiki visiem! Prieks redzēt tik daudz no jums. Tāds garš pirmais gada mēnesis, tāds sajūta, ka jau mūžība vilcies ir un tiešām ir ļoti daudz aktualitāšu un notikumu. Un tas ir pat nerunājot par tādām lietām kā Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšana. Tas viss ir kulminējies vakar ar ECB sanāksmi, kurā, nu, diemžēl, Latvijas Banka piedalījās bez balstiesībām, bet tāpat lēmums tika pieņemts arī ar mūsu dalību, un procentu likums ir samazināts vēl par 25 bāzes punktiem. Un, jā, cerēsim, ka mēs pie prezidenta tiksim pēc iespējas ātrāk. Jā, tātad esmu monetārās politikas pārvaldes makroekonomikas analīzes daļas ekonomists. Kopumā mēs apskatām diezgan plaši visu ekonomiku. Pats es vairāk esmu skatījies tieši ārējo sektoru, ārējo tirzniecību, bet es centīšos dot ieskatu par visu. Un, ja kādi jautājumi, tad rakstiet, tad jau beigās es atbildēšu. Un tad kopumā šo gadu mēs varam skatīties tā, ka inflācija ir principā nospiesta un ir tuvu 2%, un mēs šogad tad sagaidām, ka Eirozonā kopumā inflācija būs ap šiem 2%. Un tā kā tā virzība uz mērķi ir, tad tas arī ir ļāvis pakāpeniski samazināt procentu likmes, un tā virzība lejup turpināsies. To, cik strauji un līdz kādam līmenim, to es nevaru pateikt. To, ko es zinu, ir tas, ka visticamāk tik zemes likmes, kā pirms pandēmijas, kā pirms šī kāpuma, tik zemes nebūs. Tas ir skaidrs. Un arī skatoties, ka mēs tomēr jau esam samazinājuši tās likumus vairākas reizes, tad tā regularitāte un tas ātrums varētu nedaudz samazināties, kad mēs pietuvojamies šim tā sauktiem neitrālajai likmei. Tas nozīmē, ka monetārā politika vairs nav ekonomiku ierobežojoša, bet gan kļūst stimulējoša. Tā kā tas viss būs atkarīgs no tā, kā uzvedīsies inflācija un kā kopumā notiks tautsēmniecības attīstība Eiropā. Kopumā šobrīd līdz šim pēdējos gados nav pārāk pozitīvu tendenču ekonomikas attīstībā ne Eirozonā, ne arī Latvijā atsevišķi, bet kopumā ir tāds piesardzīgs optimisms par nākamajiem gadiem. Jāsaka, ka te tomēr ir arī faktori, kurus mēs paši nespējam ietekmēt. Ģeopolitiskā situācija, dažādi saspīlējumi turpina ietekmēt gan tautsēmniecības dalībnieku konfidenci un sentimentu, gan arī tad redzēsim, kas viss, ko izlems ASV darīt. Tirzniecības kāri nekad nav īsti pozitīvi ietekmējuši nevienu, un tad mēs redzēsim, kā tas potenciāli arī varētu ietekmēt Latviju. Latvijā atsevišķi vajadzētu ekonomiskai aktivitātei pamazām atjaunoties, inflācija saglabāsies zema, un šobrīd arī tā ir principā vai no Eirozonas līmenī, vai arī viena no zemākajām Eirozonā ir bijusi. Un tie faktori, kas varētu balstīt ekonomisko izaugsmi, būtu privātais patēriņš. Attiecīgi, darba tirgus Latvijā ir pietiekami veselīgā stāvoklī. Algas aug, cilvēkiem līdzekļu paliek arvien vairāk, un arī attiecīgi patēriņam. Gaidām arī tomēr ārējās vidas atdzīvošanos, attiecīgi eksports varētu pēc tam pieaugt. Un palēnām, ja mums uzlabojas arī ārēji apstākļi un arī procentu likums ir zemāks, tad arī investīcijas varētu augt. Un
tad tā par lielo bildi nedaudz, kā Eirozona izskatās un kā mēs Eirozonas valsts starpā izskatāmies tieši iekšzemes koprodukta, tātad vienkārši ekonomikas izaugsmas kontekstā. Tad, jā, kā jau minēju, tad tie pēdējie gadi nav bijuši pārāk labi. Un tad 23. 24. gads Eirozonai kopumā ir bijuši vāji, īpaši salīdzinot ar piemēram, ASV attīstību. Un starp dalībvalstīm labajā pusē grafikā var redzēt, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kur šī izaugsme ir bijusi vājāka. Nu, gaidām, ka viņa varētu būt straujāka, bet, kas jāmin, ka Eirozonā ir nedaudz izveidojusies tāda ziemeļu dienvidu tāda atšķirība, kur ziemeļu valstis ir tās, kuras attīstās lēnāk. Šobrīd starp ātrāk augošajām ir piemēram, Spānija un Portugāla. Kamēr tādām tradicionāli, kas ir bijuši dzinēji Eirozonas attīstībai, kā Vācija un arī Francija, tur tā attīstība ir krietni lēnāka. Un nedaudz arī tas iezīmējas Baltijā atsevišķi, kur dienvidu kaimiņš Lietuva ir attīstījies krietni straujāk nekā mēs un Igaunija. Bet, kopumā, ko vēl šeit varētu pieminēt, ir tas, ka, lai arī izskatās, ka šim gadam vajadzētu būt labākam, tomēr mums diezgan svarīgajam partnerim Vācijai šis gads arī neizskatās diezko daudzsološi. Vācija tomēr cīnās ar diezgan dažādām struktūrālām problēmām, zūd konkurētspēja. Principā dažādi faktori ietekmē, kaut vai tas pats, ka viņiem vienkārši enerģijas izmaksas ir krietni augstākas, energointensīvā rūpniecība viņiem ir diezgan daudz, un viņi vienkārši nespēja tikt līdzi enerģijas izmaksu ziņā. Un arī viņa autobūvas sektors ir bijis pārāk lēns apgūstot jaunās tehnoloģijas, pārējot uz videi draudzīgākiem automobīļiem. Un, principā, jā, tā kā Vācija ir arī viens no mūsu svarīgākiem tirdzniecības partneriem, tad tas arī nedaudz varētu bremzēt mūsu attīstību. Un runājot par tarifiem un kā tas varētu ietekmēt Eirozonu, tomēr ASV visticamāk, tad, ja piemērot kāds tarifs, tad tas būtu arī Eirozonai kopumā. Tad Vācija arī ir viena no tām valstīm, kur tirgojas krietni daudz ar ASV un ar diezgan lielu pārpalikumu. Šobrīd izskatās, ka, nekas vēl pavisam konkrēts nav pateikts, tad visticamāk varētu mērķēt uz tiem sektoriem, kuros ir tas lielākais pārpalikums Eirozonai tirdzniecībā ar ASV, un tad tas varētu būt ķīmijas nozare, arī transporta līdzekļi. Un, jā, tie sektori arī ir tādi, kas Vācijai ir ļoti svarīgi, kuriem jau šobrīd neklājas labi, tā kā potenciāli tie arī varētu skart vairāk. Bet, jā, jāskatās, tiešām šeit ir grūti, te var tikai spekulēt par to, kas tieši tiks pielēmts un kāda tieši varētu būt ietekme. Arī ir grūti izsvērt, jo, tomēr sektors starp valstīm ir ļoti saistīti savā starpā. Un nav tādas, tarifiem nav tāda viennozīmīga ietekme. Bet, jebkurā gadījumā tarifi sadārdzinās ienākošos preces ASV, un tomēr viņi visticamāk paši visu sev nodrošināt un saražot nespēja. Un tad, ja mēs piemērojam tarifus pretī, tad tas arī varētu būt tāpat. Un tad arī jāvēro ir, kāda varētu būt Ķīnas reakcija. Un kā varētu attīstīties Ķīnas un Eirozonas savstarpējā tirzniecība. Bet kopumā šobrīd tad izskatās, ka tie varētu būt tie sektori, uz kuriem varētu tēmēt visvairāk, un arī izteikumos tā ir vairāk minēts. Un iespējams, ka tad mums nāktos vairāk importēt dažādas energoresursus, piemēram, dabasgāzi no ASV. Tā kā šeit vēl nav viss līdz galam skaidrs Eirozonai kopumā, bet Latvijai atsevišķi ASV ir salīdzinoši neliels tirzniecības partneris, tā kā tādā tiešā veidā uztraukties nav par ko.
preču eksportā. Tie ir aptuveni 3% no kopējā eksporta 24. gadā. Un ja mēs pieliekam klāt arī pakalpojumu eksporta, tie ir nepilni 4%. Un tas nav pats mazākais partners, bet arī nav starp tādiem strateģiski lielākajiem partneriem. Un galvenais preces un pakalpojumi, ko mēs eksportējam uz ASV, ir dažādi informācijas, datoru pakalpojumi un arī gaisa transports. Un tāpat tad arī lielākās preces ir koksnes izstrādājumi, un tad dažādas arī ir augstāk pievienoto vērtību preces, kā elektronikas un mehāniskās ierīces un dažādi citi instrumenti vēl. Un tad visticamāk, jā, kā jau es pieminēju pirms, tad, tomēr tā ietekme mums varētu būt vairāk caur mūsu tirdzniecības partneriem, piemēram, kā Vācija, kura tirgojas ar ASV diezgan daudz. Attiecīgi, Vācija arī mums ir pietiekami nopietns tirdzniecības partners. Mēs esam tā savstarpēji ar Baltijas valstīs tomēr līdzīgi, ka mums ASV nav tik liels partners, bet, ja mēs skatāmies uz Ziemeļu valstīm un Centrāla Eiropas valstīm, tad tās uz ASV eksportē diezgan daudz, un tad arī tomēr var pastāvēt tas risks, ka pirmkārt, ka mēs eksportējam kādas preces, kuras kalpo kā kāda izeiviela vai materiāls pēc tam kādam gala produktam, kurš nonāk ASV. Un otrkārt, tas arī varētu vienkārši darboties tā, ka šīs valstis, kuras eksportē uz ASV, ka viņām vienkārši ekonomiski klājas vājāk, un tad, diemžēl, tas arī samazinātu mūsu eksporta apjoms uz šīm valstīm. Bet, te primāri tā baža ir par Vāciju, bet tarifi tas tikai būtu tāds kārtējais sloks. Tur jau tā attīstība nav bijusi pozitīva arī no citiem aspektiem. Un tad runājot par inflāciju, atsevišķi pieskaroties, tad kā varētu tā inflācija skatīties nākamajos gados Eirozonā, tad tā pēc ECB prognozēm tiem 2%, tad tuvojamies šī gada beigās, tiem vajadzētu būt ap 2% un nākamajos gados tāpat. Un, kā var redzēt labajā pusē, tad Latvija tādā Eirozonas ietvarā mēs esam bijuši valsts ar vienu augstākajām inflācijām. Un tad tagad mēs kādu laiku bijām zem vidējā ar vienu no zemākajām, un tad tagad tikai pašās gada beigās mums nedaudz ir pātrinājies, bet kopumā mēs uz citu valstu fona mēs vairs baigi neizlecam. Tā, man te gaisma nedaudz pazuda. Tā, jā. Un, attiecīgi, tas, ka inflācija ir pievērēta, tas ļaus arī mīkstināt monetārās politikas stāju, un kopumā tas ir labas ziņas patērētājiem un tie, kas grasās ņemt kredītus vai tie, kas ir jau paņēmuši ar mainīgo likmi. Un tie noteicošie faktori, kas Latvijā noteica, ka mums bija augstāka inflācija un kāpēc, piemēram, mums viņa šobrīd ir zemāka, starp tiem svarīgākiem mums tomēr nedaudz kā valstī, kas ir mazāk turīga nekā vidēja Eirozonas valsts. Mums patēriņa grozā diezgan daudz vairāk vietas aizņem tādas preces kā pārtika un enerģija arī, tad attiecīgi dažādi komunālie pakalpojumi, siltums, un tiem cenas kāpa krietni straujāk nekā pārējiem. Un tas lielākoties izskaidroja, kāpēc mums inflācija bija augstāka. Un tagad pēdējā laikā jau ilgstoši enerģijas cenas samazinās, un tas nozīmē, ka tas arī vēl kopējo inflāciju uz leju. Un tagad noturīgākie ir bijuši pakalpojumu cenas joprojām, un tā ir Eirozonas problēma nedaudz. Un tas principā ir tikai un vienīgi tādēļ, ka algas ir joprojām spēcīgas un augstas diezgan strauji. Savas pavaināšanās zīmes ir kopumā redzams, tā kā par pakalpojumu inflāciju pārāk liels uztraukums Eirozonā vairāk nav. Un nedaudz ar tām pārtikas cenām tomēr tā problēma vēl ir. Gada beigās arī Latvijā nedaudz pātrinājās. Es tagad tā uzreiz nezinu, kam tieši tur ir dažām precēm aug, dažām neaug. Ko es zinu, ka reizēm tur ir problēmas vienkārši ar to, ka tām pārtikas precēm
Reizēm raža kaut kur ir vāja, piemēram, kakao šķiet bija diezgan vāja raža, vai klimata pārmaiņa, vai vienkārši slikti laikapstākļi ietekmē, un tas sadārdzināja šo preci. Un šķiet arī kādu laiku olīveļai, bet, nu jā, kopumā tās ir tādas lietas, kas nedaudz spiež uz augšu, un arī ģeopolitiskie saspīlējumi šīm te precēm arī, diemžēl, nepalīdz. Tā kā, nu, pēdējā laikā tie ir bijuši tie faktori, kas ietekmējuši ar inflāciju visvairāk. Un nu, tā no pašos pēdējos mēnešos, ja mēs tā skatāmies, kāds varētu būt tas, nu, kas ir virzījis inflāciju un varētu virzīt nākamā gada laikā, nu, tad nu, enerģijas tas impulss ir negatīvs, bet nu, tad mēs redzam, ka pārtikai inflācija nedaudz pātrinājās uz gada beigām. Nu, tāpat arī pakalpojumi ir bijuši noturīgi visu laiku. Un diezgan bieži tad aplūkot tieši šo pamatinflāciju, no kuras tiek izņemtas pārtiks un enerģijas cenas, kuras vairāk svārstās. Tad tā pamatinflācija uztrauc reizēm pat vairāk nekā kopējā inflācija, un tam mēs arī varam redzēt, ka tā tomēr ir palēninājusies pēdējos mēnešos. Tā kā inflācija šķiet tā kā būtu pievarēta. Un kopumā Latvijas ekonomika, nu, jā, kā jau minēju iepriekš, ir stagnējusi pēdējos gados. Un te var minēt vairākus tos iemeslus. Mums ir bijis diezgan vājš patēriņš, kas arī ir saprotams, ja ir liels inflācijas kāpums, tad reālā pirktspēja patērētājiem ir kritusies. Tā tikai pakāpeniski atkopjas. Šķiet, 3. ceturksnī reālā alga bija atguvusies un sasniegusi līmeni, kāds tas bija pirms augstās inflācijas perioda. Ir vāji klājas arī ārējā tirzniecībā, ārējais pieprasījums ir salīdzinoši zems, un augstās procentu likmes un augstā nenoteiktība nepalīdz arī investīciju izveidē. Un principā vienīgais tāds pozitīvi virzošais faktors, kas nav visnotaļ ilgtspējīgs, ir bijis sabiedriskais patēriņš, attiecīgi publiskā sektora tēriņi. Un nu, te tomēr arī jādomā par to, kā ilgtermiņā nepalielināt parādu saistību līmeni valstī kopumā. Tā kā tas tiešām nav pozitīvi, nav tas pozitīvākais virzītājs spēks. Un nu, nākamajos gados tad mēs varētu redzēt to, ka sākot ar šo gadu, ka patērētāji mazina piesardzību, sāk patērēt vairāk ar reālās algas pieaugumu, ar pirktspējas pieaugumu, jo bezdarbs joprojām saglabājas zemes. To es arī parādīšu tālāk. Un gaidām arī ārējā pieprasījuma atgūšanos un ar mazākām procentu likmēm un drošāku vidi arī investīcijām vajadzētu augt. Un jā, tā kā inflācija ir pievērēta, tad procentu likmes mazinās, tad arī redzam, ka tomēr ir salīdzinoši pozitīvāka virzība arī kreditēšanas sektorā. Un tieši mājsaimniecību sektorā ir tāda pozitīvāka virzība, salīdzinot, piemēram, ar uzņēmumiem. Tomēr šīs investīcijas ir bijušas vājas, un, attiecīgi, arī varbūt tā vajadzība pēc kredītiem nav bijusi tik liela, jo diezgan daudz uzņēmumu arī paspēja nopelnīt pietiekami labi pirms pāris gadiem, un, attiecīgi, neprasīja tik liels kredītus. Un tagad arī jauna investīcijas veidē nedaudz traucē kopējā ģeopolitiskā situācija, bet mājsaimniecības ir nedaudz optimistiskāks, un šeit arī, piemēram, mājokļu sektorā palīdz, ka pievienotās likmes tiek mazinātas, un ir dažādas iniciatīvas, kas mazina šīs te procentu likmes ārpus vienkārši monetārās politikas. Un arī, piemēram, vakardien, es arī saprotu, ka būs arī vienā no nākamajiem semināriem, kolēģi mani stāstīs par šo te kalkulātoru, kas palīdz noskaidrot, kādi varētu būt ieguvumi, par cik varētu samazināt ikmēneša hipotekāra kredīta maksājumu, ja pārkreditē savas saistības.
Tā kā te darbs notiek, lai mazinātu šīs te likmes, mazinātu prasības, un tad daļai tas arī tad ir redzams, ka nedaudz šie kredīti mājsaimniecībām aug, un tās aizņemšanās iespējas ir plašākas un arī lētākas. Un, un arī saistībā ar šo tēmu, ka tomēr augstā inflācija ne tikai ietekmē šo te pirktspēju un patēriņu, bet arī samazina krājumus. Attiecīgi izskatās, ka patērētāju piesardzīgums ir bijis arī saistīts ar to, ka tomēr ir nācies atjaunot krājumus kaut kādā iepriekšējā līmenī, drošākā. Tāpēc ir diezgan strauji auguši dažādi noguldījumi. Tam ir arī palīdzējis tas, ka procentu likums ir diezgan augsts. Un tā kā šis arī ir viens faktors, kāpēc patērētāji nav bijuši tik ļoti tērēt spējīgi. Un arī vēl ko te var minēt, te arī tāds banka jautājums, ka banku likmes depozītiem tomēr ir kāpuši salīdzinoši lēnāk nekā aizdevumiem. Un te, piemēram, tad mēs varam redzēt, ka patērētāji ir diezgan daudz vairāk ieguldījuši krājobligācijās, kur tās likmes kur tās aug straujāk un vēl joprojām ir augstāks nekā, piemēram, termiņu noguldījumiem. Un kopumā, jā, tā virzība procentu likmēm ir uz leju, un tad arī gan pievienotās likmes, gan arī Eiribors turpina virzību uz leju. Ja man kāds prasītu, cik daudz reizes vēl šogad tiks samazināts likmes, es minētu, ka vēl 2, 3. Tas viss ļoti atkarīgs no ekonomiskās attīstības Eirozonā, kur šobrīd nav tā spēcīgākā. Ja inflācija paliek 2%, tad līdz tādai neitrālai likmei līdz 2% varētu nonākt. Šobrīd ir 2,75. Tas ir tāds mans minējums. Es nezinu, ko tieši nolems, un tas viss atkarīgs, kā tā situācija varētu izvērsties. Bet kopumā tā. Un paturpinot par patērētājiem, tad jau iepriekš minētais, tad te kreisajā grafikā var redzēt, ka atlīdzība nodarbinātajiem ir augus strauji un turpina augt. Un tas varētu virzīt straujāku privātā patēriņa atgūšanos. Te citas lietas ir bijušas tādas vājākas, kā mazumtirdzniecība arī ir stagnējusi, stāvējusi vietas pēdējos gados, bet tas viss saistīts ar to, ka tomēr tie krājuma atgūšanās arī ir no kaut kurienes jāfinansē. Bet patērētāju noskaņojums pēc tādas bēdras 22. gadā ir izķepurojies un nedaudz uzlabojies. Tas nav pats spožākais, bet reti kur Eiropā tā ir, un tas nedaudz uzlabojas. Un te vairāk arī tas ir saistīts ar bažām par to, kā kopumā valstī ekonomiskā situācija virzās. Un, ja mēs tā par algām kopumā, tad viņas aug strauji. Un, piemēram, pagājušā gada 3. ceturksnī kopumā vidēja alga auga par 10%. Šobrīd sabiedriskais sektors ir izvirzījies līderpozīcijās kā sektors, kurā algas aug straujāk nekā privātajā sektorā. Tas viss ir, ko es minēju iepriekš par to, ka jāskatās, kāda ir sabiedriskā sektora tēriņa, tam tomēr arī jābūt ilgtspējīgi. Un šobrīd pie tādas ekonomikas attīstības tas nav līdz galam ilgtspējīgi. Bet kopumā no šīs puses, no patērētāju skatu punkta, no darba tirgus dalībnieku puses, šis izskatās diezgan pozitīvi. Un arī nākamajā slaidā šeit labajā pusē var redzēt, ka bezdarbs ir zems. Tas nekur baigi nav kustējies, un arī pieprasījums pēc darbiniekiem saglabājas diezgan liels. Tomēr jāņem vērā, kāda ir demografiskā situācija Latvijā, un darbinieku trūks daudzos sektoros. Un attiecīgi bezdarbs arī tādēļ saglabājas zems. Bet ko šeit varētu minēt, ka kreisajā pusē tādā plašākā skatījumā, kur iezīmējas problēmas, ir tas, ka mūsu algu kāpums tagad
ir ļoti labi, ka tas reālā izteiksmē ir atkopies, algas ir atkopušās, bet to nav pavadījis produktivitātes kāpums. Attiecīgi, principā kopumā ekonomikā nedaudz iezīmēs tas, ka uzņēmuma peļņas nedaudz samazinās. Attiecīgi šis tāds kopējo inflāciju virza algu kāpums, un to mēs varam atļauties ar peļņas maržu samazinājumu. Un tā produktivitātes problēma ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā kopumā. Te mēs absolūti neesam vienīgie, ka mēs neesam raduši pēdējos gados tādu risinājumu tam, lai straujāk kāpinātu produktivitāti. Bet tas ir tāds vairāk no ekonomikas, no uzņēmumu skatu punkta. Ja skatās tīri no darba tirgus perspektīvas, no darba ņēmēja perspektīvas, tad izskatās diezgan labi. Ja bezdarbs ir zems un pieprasījums pēc darba spēka ir un algas aug diezgan strauji un izskatās, ka kādu laiku arī varētu turpināt, tas viss ir pozitīvi un patēriņš tad arī tādēļ varētu augt. Un tā paturpinot par uzņēmumiem, tas viens sektors, kurā mēs esam nedaudz klibojuši un arī salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm, ir investīcijas. Tās mums ir salīdzinoši vājas bijušas un arī pēdējos gados tur nekas būtiski labāks nav, bet te ir arī pāris saules stariņi. Tad runa tieši ir par apstrādes rūpniecību, kas arī ir diezgan mums ļoti svarīgs sektors. Tas tomēr ir viens no mūsu eksportējušiem sektoriem, un te pēdējos 2 gados ir diezgan strauji augušas investīcijas. Piemēram, dažādi kokapstrādes uzņēmumi investē savu darbību paplašināšanā un dažādos jaunos produktos, lai būtu, kam ir augstāk pievienotā vērtība. Un, principā, uzņēmumi gaida. Tagad, ja mums tas ekonomikas cikls ir varbūt negluži zemākajā punktā, bet nekur augstākajā punktā nav, tad uzņēmēji gaida, kad būs atspēriena punkts un kad varēs palielināt ražošanas apjoms. Un ka tam arī būs gatavi nedaudz aizstājot tehnoloģijas lai nav jāizmanto tik daudz, lai nav cilvēku resursi jāizmanto tik daudz. Un tā kā vismaz apstrādes rūpniecība izskatās cerīgi, un arī mūsu tie lielākie sektori, kā kokapstrāde. Un tad nedaudz paturpinot par būvniecību. Būvniecībā šī aktivitāte ir vājāka. Mums tad diezgan daudz arī saistīts tomēr ar Eiropas Savienības fondu ieviešanu, kur ir dažādas, tur ir kavēšanās ik pa laikam. Un arī pēdējā laikā ir diezgan kāpušas būvniecības izmaksas, un tās nekur pakritušās nav. Augt vairs tās neturpina pārāk strauji, bet tās tāpat ir diezgan augstas salīdzinot nekā tās bija iepriekš. Un principā šo arī var raksturot, šo raksturo arī piesardzību vienkārši no uzņēmēju, no investoru puses, kā tas ir vērojams vairākos sektoros, un tas tad arī kopumā redzams investīcijās kopumā. Nedaudz tā piesardzība mums saglabājas, un grūti arī kaut ko pārmest, redzot, kāda ir situācija pasaulē. Un tad nedaudz tā par apstrādes rūpniecību, kur, vismaz izskatās, ka nākotne varētu būt nedaudz spožāk, kur ir nedaudz tāds piesardzīgs optimisms, ka būs labāk un ka investīcijas ir. Tad pēdējos gados apstrādes rūpniecība tā izlaide, kur mums 22. gadā ļoti labi klājās kokrūpniekiem, un attiecīgi viņi tad arī bija spējīgi nopelnīt pietiekami daudz, lai varētu finansēt dažādas investīcijas šobrīd. Tas ir sektors, kam šobrīd neklājas labi. Tad kokrūpniecība un citi būvmateriāla ražotāji. Tas nav sektors, kuram šobrīd iet labi. Tas ir saistīts ar gan augstākām procentu likmēm, gan to, ka vienkārši ekonomikām klājas vāji citviet Eiropā, kur mums ir dažādi eksporta tirgi, kur paļaujamies uz viņu nekustamā īpašuma sektoriem, kur tur ar tā aktivitāte ir zema. Bet, cerība ir tāda, ka procentu likums turpinās iet uz leju, ka tā aktivitāte palielināsies.
Un līdz šim, principā, uz ko apstrādes rūpniecība ir paļāvusies, ir tāda augstākas pievienotās vērtības pēc kā dažādi elektronikas izstrādājumi. Tie kaut cik ir savu līmeni noturējuši. Attiecīgi arī apstrādes rūpniecība nav noslīdējusi pārāk zemu. Tad nedaudz tā par to, kā mums ar ārējo tirzniecību iet, tad te arī stagnējam salīdzinoši pēdējos 2 gadus. Pārklājas iepriekš minētajiem jau tiem koksnes izstrādājumiem, būvmateriāliem un sezonāli varbūt labāk ir ar lauksaimniecības precēm, attiecīgi labība, atkarībā no tā, kāda ir bijusi attiecīgā gada raža. Nedaudz straujāk aug pakalpojumu eksports, tur ir pozitīvas iezīmes, piemēram, gaisa transportam klājas labāk, tad turismam atgūšanās kaut kāda ir, arī informācijas, komunikācija, tehnoloģija pakalpojumi, tiem klājas nedaudz labāk. Par šo es arī pieskaršos nedaudz vairāk salīdzinājumā ar to, kā mēs izskatāmies ar pārējām Baltijas valstīm. No sākuma nedaudz par to, kā ir arī ar importu, kur mēs esam gaidījuši, ka nedaudz imports varētu augt straujāk, un nākotnē visticamāk imports arī augs straujāk, ja viss ritēs pa plānam ar Rail Baltica būvniecību, tas tomēr ir ļoti importa intensīvs projekts, bet arī dažādi citi būvniecības projekti, liela investīcija projekti, kur tā importa komponenta ir diezgan liela. Nu, līdz šim, kas vairāk ir noteicis to, ka mums imports ir tāds, kāds viņš ir tas, ka dažādas cenas ir augstākas vai zemākas kādā brīdī. Mums ir ļoti liela atkarība no energoresursu importa, un kad dabasgāzē cenas bija augstas, tad te var redzēt, ka 22. gadā tas violetais stabiņš bija ļoti liels. Dabasgāzes imports mums bija milzīgs, varbūt ne apjomziņā, bet vienkārši tas, ka cenas bija debesīs. Un importa pusē var redzēt, ka nedaudz patērētājiem un cilvēkiem uzlabojoties pirktspējai, ir arī uzlabojies skats uz to, ka var braukt arī braucienos uz ārzemēm. Un, attiecīgi, tur arī ir dažādi citi pakalpojumi arī nedaudz pieauguši. Bet, kopumā, vismaz no tā turisma brauciena puses, tur ir pozitīvs skats. Redzēt, ka cilvēkiem pirktspēja uzlabojas. Un, ja mēs, kas vienmēr Latvijas gadījumā šķiet interesanti ir salīdzināties ar kaimiņiem. Tas pilnīgi noteikti tiek darīts gan izvēl visu ir tāds sajūta. Un, tad šeit, ja mēs tieši runājam par to, kā mums izskatās eksports, tad, ja mēs runājam par preču eksportu, tad mums turpat neklājas tik slikti salīdzinot ar kaimiņiem. Ar Lietuvu līdzīgi kaut cik, un Igaunija ir bijis tas bēdbrālis Baltijā. Un Igaunijai tas skaidrojums ir tāds, ka Igaunija krietni vairāk paļāvās nekā Latvija uz Ziemeļvalstu tirgu. Un attiecīgi tieši, piemēram, moduļu māju tirzniecībā, kur tad ar procentu likmju paaugstināšanu un būvniecības nekustamā īpašuma aktivitātes pazemināšanos, tad arī šie eksporta apjomi Igaunijai kritās dramatiski. Mums tā atkarība no tā tirgus ir salīdzinoši mazāka nekā Igaunijai. Es nesaku, ka mums tāda nav, mums tāpat tur tas kritums ir bijis diezgan liels, un mēs tur eksportējam diezgan daudz, bet Igaunija to darīja krietni vairāk. Viņiem arī Somija ir krietni lielāks partners nekā mums. Tā kā šajā sektorā tur ir klājies nedaudz vājāk. Mums netika. Bet tas, kur mums ir lielāka tā atpalicība izveidojusies salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, ir pakalpojumi eksportā. Un, principā šobrīd mums tāds galvenais virzošais sektors ir gaisa transports. Par Air Baltica mēs zinām visi. Tur redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Bet, tomēr Igaunija un Lietuva virzās citos sektoros. Lietuvai pēdējā laikā ir būtiski audzis finanšu pakalpojumu eksports. Attiecīgi viņiem ir ienākuši dažādi starptautiski uzņēmumi, kaut arī tas pats Revolut, kas savu darbību Eiropā virza tieši no Lietuvas, un tas tad ir kāpinājis Lietuvas eksportu. Bet arī ilgtermiņā Lietuvai krietni labāk sekmējas ar autotransportu. Un,
nu, te var spekulēt par to, cik labi ir darīt vienu vai otru lietu un kāds ir pienesums ekonomikai, bet skaidrs ir tas, ka kravu pārvadājumi ir krietni lielāki nekā pasažieri, tāpēc, nu, var gaisa transportā izplasties, nu, tur tie apjomi nebūs tik lieli kā kravu transportā. Un Igaunija ir paļāvusies vairāk uz dažādiem IT pakalpojumiem. Viņiem arī pandēmijas laikā ļoti strauji auga dažādi jaunu uzņēmumi, un ko visi zina, piemēram, Bolt. Tas, principā, kopš tā laika arī ir pa lielam tur virza Igaunijas attīstību. Nu, tur ir vēl dažādi uzņēmumi, par kuriem varētu runāt pēc mazliet visu dienu, bet kopumā viņiem ir arī, nu, viņiem krietni labāk sekmējas ar dažādiem jaunu uzņēmumiem. Tā kā par precēm varbūt, ka pat nav tik daudz, kur piesieties. Tur mums tas reģions ir vairāk atkarīgs no tā, kāda ir attīstība citur Eiropā. Un kopumā, ja mēs skatāmies, kāda ir mūsu konkurētspēja pasaules tirgu, nu, tad, ja pandēmijas laikā mums diezgan strauji auga preču tirgus daļa, nu, tas nozīmē, ka mums eksports aug straujāk nekā citām valstīm, tad to diezgan daudz var izskaidrot tas, ka mums vienkārši mūsu preces bija pieprasītākas tajā mirklī. Nu, tāds cikliskums vienkārši vērojams, kad pandēmijas laikā aug pieprasījums pēc dažādiem būvmateriāliem. Te galvenokārt es runāju par koksnes izstrādājumiem. Nu, tad tagad mēs redzam, ka tas viss aizgājis uz otru pusi. Šīs preces nav pārāk pieprasītas, un tas negatīvi ietekmē Latvijas eksportu. Bet nu, šeit līdzīgi izskatītos arī, piemēram, Igaunija. Te mēs starp kaimiņiem baigi neizceļamies, bet nu, tomēr, ja mēs vēlamies audzēt ekonomiku un palielināt ienākumus, jādomā tomēr par to, kā būt konkurētspējīgākiem. Nepaļauties tikai uz kādu noteiktu preču klāstu, kāds mums tas ir šobrīd. Eksportēt kaut ko vairāk ar augstāku pievienoto vērtību, kas ir nedaudz noturīgāks pret cikliskumu. Jo šobrīd tiešām iezīmēs tas, ka mēs paļaujamies uz pāris tirgiem ar precēm, kuras kādā mirklī ir ļoti pieprasīts un kādā nav. Un tā kā par konkurētspēju ir jādomā. Un salīdzinot arī ar citām valstīm, te kreisā pusē tās tirgus daļas pasaulē, salīdzinot ar citām valstīm, var redzēt, ka kopš 2019. gada, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, mums ir gājis labāk. Un kopumā tur tā it kā nav tik slikti, bet pēdējos 2 gados tā lejupslīde ir. Jādomā, kā to apturēt. Un arī labajā pusē tad var redzēt vienības darbspēka izmaksas apstrādes rūpniecībā. Ja ir lietas, kuras var ietekmēt, tad ir jāskatās, kādas ir izmaksas uzņēmējiem. Viena no tām ir, kādas ir darbspēka izmaksas. Te gan šis nav atkarīgs tikai no tā, kāda ir alga, bet arī kāda ir produktivitāte. Kā pirms tam es rādīju, produktivitāte stāv uz vietas. Algas aug strauji. Tas nozīmē, ka principā mūsu izmaksas aug strauji. Un tās nav labas ziņas konkurētspējai. Ja mums tagad, principā, ar ASV tarifiem varētu pat nākties konkurēt vairāk ar Ķīnu, ja Ķīnai tiks aizslēgts ASV tirgus, viņiem kaut kur tomēr savus preces nāksies likt. Un pilnīgi iespējams, ka tas būs Eiropas tirgus. Un Ķīna ir spējīga dempingot un dažādos veidos nodzīt šīs cenas lejā. Tā kā par to ir jādomā, kā mēs varam konkurēt, lai nav tā, ka mums nāks pārdot par pašizmaksu bez maz vai par pēļņu nekāda nepaliek uzņēmumiem. Tas ir tā no vienas puses, mums tās darbspēka izmaksas aug strauji, bet no otras puses mums vēl joprojām darbspēka izmaksas Eiropā ir viens no zemākajiem. Principā, ja ne pašas zemākās. Tā kā reizēm, kad saka, ka mums salīdzinot ar kaimiņiem ir dārgāk vai kaut kā neizdevīgāk, tās izmaksas vēl joprojām mums ir zemākas nekā pie kaimiņiem. Tā kā nevienmēr
tā cena ir tas faktors. Te jādomā arī par to, kāda ir darbspēka pieejamība, cik augstu kvalificēts ir šis darbspēks, par izglītību jādomā. Tādas lietas arī tomēr ir arī ļoti svarīgas. Bet, kopumā Eiropai šī ir problēma, ka darbspēka izmaksas aug strauji un ka mums, tas nav bāzēts produktivitātei, mūsu pelnītspēja neuzlabojas diezko. Un nāks konkurēt ar ASV, ar Ķīnu, un dažādi sektori mums nedaudz atpaliek. Tas ir tā nedaudz pesimistiski, es teiktu, diezgan arī tomēr realistiski skatoties uz lietām, kā Eiropas attīstība notiek. Bet, ja mēs paskatāmies tieši uz Latviju un kāda būs tā virzība nākamajos gados, tad mēs sagaidām, ka iekšzemes koprodukts augs straujāk nekā tas ir darījis iepriekšējos gados, jau iepriekš minēto faktoru dēļ. Mums ir zems bezdarbs, inflācija būs zema, tas nozīmē pie diezgan pieklājīga alga kāpuma, mums palielināsies privātais patēriņš, mums attiecīgi mēs varam skatīties no tās puses. Augsim mums arī investīcijas ekonomikā, mazinoties procentu likmēm. Skatāmies, kā uzlabojas situācija ar kreditēšanu, pie kuras arī darbs turpināsies. Tam visam vajadzētu ļaut ekonomiskai aktivitātei uzlaboties. Un, nezinu kā izvērsīsies ārējā visa situācija, ģeopolitiskā situācija. Bet, cerams, ka nekas pārāk traks nebūs un ka tad arī no ārējās puses varam gaidīt pozitīvu devumu un tad varam ražot un eksportēt. Bet pirms arī nevar aizmirst to, ka tomēr jādomā ir par nedaudz tādu fiskālo ilgtspēju. Jāskatās, lai parāds mums neaug pārāk strauji un tur jāpadomā, nezinu, vai par tēriņu samazināšanu. Vai vismaz efektivitātes uzlabošanu, lai nav jāveido budžets ar tik lielu deficītu, un lai nav jāuzņemas papildus parāda saistības. Tas no manas puses arī viss. Tā īsi. Liels paldies, Matīs, par tavu vērtīgo prezentāciju. Ekonomika mums mainās pa mēnešiem, stundām, līdz ar to par šo tēmu runāt nepārtraukti ir aktuāli un vērtīgi. Jā, kolēģi, jautājumi kādi, lūdzu? Tā es redzu. Paldies. Ļoti vērtīgi, ļoti interesanti. Jā, izskatās, ka pagaidām jautājumi nav. Tad teiksim lielu, milzīgi paldies, Matīs, un tad jau cerams tiekamies atkal nākamajās mūsu lekcijās, jeb webināros par ekonomikas tēmām. Jā, paldies par uzaicinājumu, ceru, ka bija noderīgi. Tiešām noderīgi, gaidām prezentāciju, lai varam publiskot gan mūsu mājaslapā, gan arī izplatīt biedriem. Paldies! Visu labu, priecīgas brīvdienas visiem! Jā, visu labu!